Labdien! Es esmu Jāna Urkēts no Līvāniem. Mācos Līvānu 1. vidusskolā 12. klasē un darbojos folkloras kopā ar Cēlītes. Šodien es jums pastāstīšu latviešu tautas pasaku Varde par līgavu. Vienam tēvam bija 3 dēli, 2 gudri, 3. muļķis. Tēvs mirdams visus sasaucis un teicis: šeit jums katram viena stabulīte, vairāk nevaru nekā atstāt, bet piektdienas vakarā pūtiet visi reizē šīs stabulītes, un kuram atbalsts skan, tur brauciet pūtis meklēt. Pēc dažām dienām tēvs miris. Piektdienas vakarā visi 3 brāļi sasaukušies kopā un sāka pūst stabulītes. Muļķīša stabulīte atskanēja viņpus jūras. Muļķis brauc uz jūru meklēt brūti. Atbraucis jūras malā redz Vardi. Muļķis sacīs: nāc, sēdies, brauksim! Varde apsēdusies blakām un viņi kopā brauc uz mājām. Pa to laiku gudro brāļu sievas arī bija atbraukušas mājās. Visas 3 vedeklas metušās vīra mātei roku bučot. Bet māte Vardei neļaus bučot roku, pastumus viņu malā. Kāzu dienā Varde cepas baltmaizi. Un vēl dažādus sēdienus. Rādusies vaigas sviedros. Tik karsti bija, ka viņa novilkusi savu Vardes ādu un uzkrinājusi uz durvīm. Gudro brāļu sievas nozagušas Vardes ādu un iemetušas krāsnī, un tā sadegā. Tik līdz Vardes āda sadegusi, tā manta pa durvīm, pa logiem, bet pati Varde palikusi par ļoti skaistu sievieti. Bet šī skaistule, kad tik salodusi grūzdama smaku, uzreiz sākusi skraidīt pa māju, meklēdamas no Vardes ādu. Un ieraudzījusi krāsnī sadegušu. Nabadzīte tā nobijusies un teikusi: kam jūs mano Vardes ādu neliekā dedzinājāt? Man vēl 3 dienas vajadzēja viņu mugurā nesāt. Ja būtu laikā iemetuši, man nāktu 3 reizes no dienas, bet tagad man tu vairs nenāks. Un tā arī notika. Tiklīdz manta sadegusi, tiklīdz āda sadegusi, tā manta vairs nenākusi. Bet es arī tur biju, redzēju to mantu. Paķēru arī kaut ko sev līdzi. Ja jūs atminēsiet manu mīklu, es apsolos, ka es jums atdošu to mantu. Tad klausieties mīklu. Mazs ezeriņš, laipiņa pa vidu. Mans gribētāji, gudrinieki, kur ir? Mans Sakta. Sakta. Meitne bija pirmā. Es to apsolos atdošu šo saktu, ko es paņēmusi. Pasaka bija par stabulēm, anekdota par bungām. Jāni, tu tik lieliski spēlē bungas. Kāpēc tev izmeta no grupas? Kā lai pasaka, vienā brīdī viņam apnika mana virtuozā spēle un pārāk bieža bungu ritma maiņa. Paldies!